Kas ir Joju un kāpēc tev vajadzētu būt šajā kompānijā? Es savā Instagramā dalos vairāk ar saviem iespējām un ar savām sajūtām, esot tīkla mārketinga kompānijā Joju. Bet es uztaisīšu šeit tādu nelielu video un pastāstīšu, kas ir Joju. Joju nav tikai sēdēt telefonā, taisīt video vai pirkt produktus. Joju ir kaut kas vairāk. Tā ir komunikācija ar sievietēm, tā ir komūna, kur tu esi pieņemta, kur tevi pieņem tāds, kāds tu esi. Tur ir motivācija, tur ir katru rītu Zoom sazvani. Un es esmu darbojusies ļoti dažādās nozarēs. Es esmu bijusi reģistrātors, es esmu bijusi sekretāra, es esmu strādājusi valsts iestādē, es esmu strādājusi noliktavās, es esmu strādājusi ļoti daudz vietās, bet nekad un nekur es neesmu jutusies, kā es jūtos šeit. Jā, šeit ir vajadzīga mērķtiecība, jā, šeit ir vajadzīgs radošums, bet tad, kad tu esi šajā visā, tu neesi viens kā pirksts, tu esi ar veselu komandu, kas katru dienu ar tevi runā, katru dienu tev motivē, katru dienu tev pamāca kaut ko jaunu, pastāsta, kā varbūt darīt labāk, kā nopelnīt vairāk, un tas ir vienkārši kaut kas fenomenāls, un man vienmēr likās tīkla mārketings. Nē, nekad. Un tagad meitenēm rītdien ir Joju dzimšanas diena. Es šajā kompānijā esmu tikai mēnesi, un rītdien ir Joju dzimšanas diena. Un es pēc sevis domāju, kāpēc es ātrāk par to neiedomājos? Kāpēc es ātrāk neiestājos šajā kompānijā? Bet es sapratu to, ka viss nāk, viss notiek tad, kad tam ir jānotiek, un es 100% iešu nākamo pasākumu. Un, ja tu gribi redzēt, kā meitenēm ies šajā pasākumā, un kas vispār ir Joju, piesako man Instagramā, es dalīšos tur ar visu, ko man meitenes sūtīs iekšā, un es jums rādīšu, un es jums stāstīšu, kas ir Joju, ka Joju nav tikai produkts. Joju ir komūna, un tas ir kaut kas fenomenāls. Es esmu tiešām pateicīga Dievam to, ka es esmu tur. Un es nevienā brīdī nenožēloju to, kad es pēc dekrēta neatgriezos tur, kur es strādāju iepriekš. Un es varu būt kopā ar bērniem mājās, un es varu strādāt no mājām, un vienkārši... Un ja tu arī esi gatava kādreiz pamēģināt darboties tīkla mārketingā, jā, Zaķīs, ja tu esi gatava kādreiz pamēģināt darboties tīkla mārketingā, tad vienkārši uzraksti man. Es tev visu izstāstīšu. Es tev visu parādīšu. Un noteikti piesako man Instagramā. Tur rītdien, 8. novembrī, es dalīšos ar pilnīgi visu, ko man sūtīs meitenes.